šķiet, cik Latvijā varētu būt reto slimību pacienti kopā? 10 000? Pēc tādām statistikas aplēsēm mums ir 90 000 reto slimību pacientu un vairāk kā 1600 retās slimības reģistrētas. Jā, mēs pārstāvam tātad dažādus slimības, ne tikai pulmonālo hipertensiju. Aicināsim līdzdarboties ar dažādām aktivitātēm, iesim cauri pacientu tiesību gadījumiem, skatīsimies, ko darīt, kā risināt, un ceram, ka jums būs gan interesanti, gan arī liederīgi zināšanām. Pašā sākumā gribam iedot jums vienu zināšanu atslēdziņu, kas noderēs gan šodienas spēlē, gan arī turpmāk dzīvē, gan kā pacientiem, gan varbūt kādam ārstam, ja gan vēl palicis kāds. Tā kā par to būs pirmais interaktīvais uzdevums. Jums būs jāuzmin, daži var aptaustīt, kas ir sarkanajā maisā. Tie, kas neredz, var vienkārši minēt, kas var pataustīt un apskatīt, iekšā nedrīkst skatīties. Lūdzam tad skaļus minējums, kas tur ir iekšā. Kas jums šķiet? Man jau liekas, vai tik tas nav? Nē, nav. Vai ir versijas? Gaļas dēlis. Jā. Gaļas dēlis, jā. Gaļas dēlis. Lai kas tas nebūtu, viņi noteikti var izmantot par gaļas dēli. Ko tu kas par jūti? Siltu apaņums. Kas ir iekšā maisā? Patiesība. Kāda tā patiesība ir? Apaļa. Kāda vēl kaut kāda krāsa, kas... Rozā jūs sakat, ja? Nē, es saku, ka nav rozā. Nē, nav. Un mēs varam tagad Jūras vēl kaut ko no Sāna pateiks, viņš teiks, ka nav apaļš, nē, ir vispār daudz kaut ko. Es saku, ka nav rozā, bet patiesība tā ir. Kāpēc? Tāpēc, ka patiesība ir gluži kā medaļa ar divām pusēm. Patiesa ir gan viena puse, gan otra puse. Un tieši tāpat tā pirmā mūsu atslēdziņa ir prasme saprasties, komunikācija. Tāpat kā ārstam pacienta attiecībās ļoti bieži rodas pārpratumi, tāpēc, ka mēs skatāmies no savas skatu punkta un nezinām, kas īsti ir otrā pusē. Bet patiesībā ir abas puses. Ja? Un tā pirmā atslēdziņa, tāpēc ir komunikācija. Tātad runājam, jo tā gadījumā daudz pacientu tiesību pārkāpumu vienkārši nenotiks. Un mēs viņus atrisināsim. Zināsim, kas ir otrā pusē, no sāniem, no augšas, no apakšas, no visām pusēm. Nonākam pie otrās atslēdziņas, un tā droši vien ir svarīgākā, ko šodien caur mācībām gribam mums dot, un tās ir zināšanas. Lasīšu jums dažus īsus gadījumus un aicināšu jūs iesaistīties ceļot rokas. Roka jums ir jāceļ tajā gadījumā, jums šķiet, ka šajā gadījumā pacienta ceļā kaut kas nav kārtībā. Jums liekas, ka, ka tur ir vai kaut kāds pārkāpums noticis, vai kaut kas nav ok. Jūras mums komentēs, palīdzēs, bet vispirms aicinām jūsu viedokli izteikt, kā jums šķiet. Tātad pirmais gadījums. Bērnam pēc kritiena ir sāpes kreisajā rokā. Viņa aizved uz slimnīcu un viņam ieģipsē labo roku. Kā jums šķiet, vai viss ir kārtībā? Kārtībā? Kārtībā te gan nav, jo no sākuma bija sāp kreisā roka, pakrita atcerēdzami uz kreiso sānu, bet slimnīcā nezinu kādu iemeslu dēļ iegipsēja to roku, kur skaities kā vesela roka. Ko daram? Sūdzības. Ko tad darīt? Tas tāds apzināts gadījums no dzīves, bet ko tad darīt? Ir kādam vēl versijas? Un šis ir gadījums iz reāls, iz dzīves. Diemžēl. Jā. Sāp viena roka, bet ieģipsē otru var gadīties reāli, un dakteris ir izpētījis, ka sāpes ir nesvarīgas. Paldies Dievam, ka cilvēks atbrauca, bet reāla problēma ir otrā rokā. Tad problēma ir tikai tajā, ka ārsts nepaskaidroja, kāpēc sāpošā roka nav ieģipsēta, bet ieģipsēta ir nesāpošā. Un te mēs esam pirmā atslēdziņa komunikācija. Īstenībā apmēram 70% no problēmām varētu atrisināt, ja mēs runātu.
Un mēs paturam vienmēr prātā to, ka ir ārsts, kurš ir uzņemšanā, viņam ir 5 tikko mirstoši cilvēki izglābti, un tagad viņam ir jāieģipsē roka, un viņš saka, jā, pirms 5 minūtēm bija 1 bērns, tagad ir 2 bērns, tagad ir 3, vienam bija 1 roka, otram otra, un viņš tīri cilvēcīgi faktiski ir sajaucis to roku un sajaucis tos bērnus. Vai mums ir grūti pieiet klāt, daktari? Īstenībā mums tā kreisā roka sāp, pārģipsējam un skandalēties tenī brīdī. Ja viņš uzklausa, ja viņš nodrošina šo te kvalitatīvu ārstniecību, kas ir pacienta arī tiesības saņemt kvalitatīvu un saulēcīgu ārstniecību, tad, protams, ka mēs iztiksim bez skandāliem. Ja viņš neieklausās, jūs varat iet pie cita ārsta, uzklausīt cita ārsta viedokli, un ja izrādīsies jums taisnība, tad jau varētu domāt par šo skandalēšanu. Tā kā nesteidzamies ar skandālu. Tātad tu atrodies slimnīcā un vēlies, lai pārņēmu tevi apciemo un atnes mājās gatavotu ēdienu. Tagad jau garšīgi varo, bet kaut vai mājas zupa, vecmājas. Bet ārsts to aizliedz. Vai jums liekas, ka viss ir kārtībā? Manuprāt, te varētu būt tā, ka tur arī jākomunicē ar ārstējošo ārstu, jo dažreiz pacientam ir jāievaro diēta dēļ kaut kādām manipulācijām vai saslimšanām, un kur tā no mājas atnestā pārtika var būt nepiemērota tām gadījumam. Arī jāvēršās un jāpalūdz ārstam paskaidrot, kāpēc nedrīkst un kāpēc tā notiek. Noteikti atkarībā ir kaut kādā noderē šis pacients. Ja viņš ir kaut kādā gastroenteroloģiskā noderē, tad iespējams, ka viņam ir kaut kāda operācija. Bet, kā mēs zinām, no otras puses skatot, ka mūsu slimnīcās bieži vien vienkārši ārsts pasaka, nedrīkst un neko nepaskaidro. Ja ir kaut kāda tīrēta, kā ir īpašā, tad viņam tajā pašā stradiņos, sievietes ir grūtnieces, viņām pasaka, tātad nedrīkst ēst gurķus, to, bet visiem mēs vienādi šo ēdienu, līdz ar to, ja tas ēdiens ir neietekmē pēc kaut kādām operācijām vai kaut ko, tad iespējams, ka tā ir tikai vienkārši ārsta tāda. Kā mēs zinām, viņš ir saimnieks tai pusē, jā, žēlākiem pacientiem. Mums vēl, mums vēl atkal nav tikai attīstīta šī te ārstu un pacientu komunikācija, sapratne vēl tālāk, jā, tā ir mums tā problēma. Es šajā mirklī absolūti klausīju ārstu, un man šķiet, ka tas nav tik būtiski, tā mājas zupa būtiskāk ir, lai kāds neatnāk vai neapkurinās vai otrādi neatnes kādu infekciju, un tas man būtu šajā mirklī svarīgāk. Ja man tik šausmīgi gribētos kaut ko no mājām, tad es pilnīgi noteikti pajautātu ārstam, varbūt var kaut kā nodot caur paciņu vai kaut kādu drošu veidu atrastam, bet noteikti nebūs skandāla iemesls tas, ka es gribu mājas zupu. Jā, jūs esat ļoti zinoši īstenībā. Un pirmais komunikācija. Protams, kad ārstam ir jāizstāsta, kāpēc viņš neredz šo iespēju, lai cilvēks slimnīcā saņemtu mājas ēdienu. Un, diemžēl, daži to nav sapratuši kādreiz, viņi ir skandalējušies, viņi ir nonākuši līdz tiesai, un tiesa tā arī ir pateikusi, kad atsevišķos gadījumos ēdiena nodrošināšana pacientam ir ārstniecības sastāvdaļa. Un līdz ar to, ja ārsts spēs paskaidrot šim pacientam, kāpēc ēdiens ir izmantojams to, ko atnes no mājām vai nav, un kurā brīdī, tad acīm redzot, mums problēmas nebūs, un līdz tiesai mēs nenonāksim. Jā, tad atkal komunikācija un zināšanas šajā gadījumā būtu arī no pacienta puses, klausam ārstus un uzticamies ārstiem. Nākamā situācija. Tavs radinieks vēršas pie acu ārsta ar sūdzībām par redzes pasliktināšanos. Acu ārsts nozīmē acu pilienus. Pēc mēneša radinieks atgriežas pie ārsta, jo situācija ir pasliktinājusies. Pēc viņa teiktā, acu pilieni viņam koda acīs, un viņš tos pārstāja lietot. Lūdzu, ceļam rokas, vai viņš šķiet, ka šeit no pacienta puses ir kaut kas nav kārtībā un noticis pacienta tiesību pārkāpums. Tanī brīdī, kad saprat, ka koža acīs, tad bija jāgriežas pie ārsta un jāprasa, kā nomainīt vai ko darīt. Tanī brīdī pacients kļūdījās.
Pagāja mēnesis, viņš nevarēja. Nu, tad viņš kļūdījās par cik tur, par 3,5 nedēļām. Jā. Viņa pilna vaina. Un ārsts nav vainīgs, jā? Te bija viedoklis? Nu, manuprāt, problēma ir tieši pacientā, ka viņš vienkārši tā kā pārtrauca lietot tos pilienus, nevis tā kā jau tika pieminēts, nevis vēršās uzreiz. Nu, tā kā no ārsta puses te nekāda pārkāpuma nav, te vairāk pacients nepilda savus pienākumus. Laikus, tā kā jau pieminēja, bija jāiet pie ārsta tad, kad tās kodīgas sajūtas bija, sākās, lai uzreiz mainītu to terapiju, nevis jāgaida pasliktināšanas un tikai pēc tam to risināt. Es atkal domāju, ja tās tie pilieni ir tādi, kas kož acīs, tad doktoriem vajadzētu pirms tam pabrīdināt, ka tā, teiksim, būs un ka tas ir normāli. Un tad jau viņš turpināt tas pacients. Es arī iesaistīšos manā skatījumā, protams, ka šeit iespējams ir arī bijusi komunikācijas trūkums starp pacientu un ārstu, jo arī ārstam iespējams vajadzēja paskaidrot, ka kaut kādam konkrētam medikamentam var būt alerģiskas reakcijas vai kādas cita veida reakcijas, un par to arī pacienta pienākums manā skatījumā būtu ziņot ārstam, ka lūk, šis medikaments man ir izraisījis kaut kādu acs kairinājumu, un varbūt nevis tagad gaidīt mēnesi, kad situācija pasliktinās un vienkārši patvaļīgi pārtraukt lietot, bet arī griezties pie šī ārsta. Tas ir mans vienkārši tāds. Kā jau kuriem medikamentiem arī ir rakstīts, ja jums ir kaut kāda tāda vai savādāka veida reakcija, griezieties pie savu ārstējošā ārsta vai farmaceita. Jā, tātad no šī man uzreiz izriet jautājums. Ja pilieniem var būt alerģiska reakcija, un viņi var kost acīs, tātad tas ir pilienu instrukcijā uzrakstīts. Tātad vai ārsta pienākums ir tikai pateikt, izlasiet instrukciju, vai ārsta pienākums ir nolasīt instrukciju? Ārstam ir tik maz tā laika, ka viņam tiešām instrukcijas nav jālasa visas burtā, bet varbūt košana acīs ir tas, kā viņiem ir jāstrādā, lai viņi palīdzētu. Jā, tas ir tā nav alerģija. Tas ir uzrakstīts instrukcijā, pacienta pienākums būtu arī. Pacienta Atgriežamies pie pirmās ziņas atslēdziens, tā ir komunikācija. Jebkurā gadījumā kaut kas notiek, runājam, piezvanam, negaidām mēnesi. Protams, ir vienkārši situācija, lai jums tā uzskatām parādīt, bet visticamāk, retos slimību gadījumos šīs situācijas var būt sarežģītākas, līdz ar to vēl dziļāk un daudzpusīgāks. Runājam, jautājam, meklējam atbildes. Redziet, te humāni mēs varam pateikt, ka tā kā šeit apkārt ir pulmonālās hipertensijas slimnieki, un visi, kas šeit ir apkārt, ir dzīvi, ticiet man, ja, ka lielākā daļa no šiem te gadījumiem mums ir notikuši, un mēs viņus esam veiksmīgi pārvarējuši. Pretējā gadījumā mēs būtu beigti. Tāpēc, ka jūs esat zinoši pacienta tiesību jautājumos, ja mēs raugamies uz šo situāciju no tiesiskā viedokļa, tad es saskatu vairākas. Pirmkārt, ārstam ir jāsniedz informācija cilvēkam viņam saprotamā valodā. Ja nepieciešams, zīmējam, rādam. Savukārt cilvēkam ir tiesības uzdot jautājumus un noskaidrot to, kas viņam nav saprotams. Ja viņam liekas, ka šī zāles kož, tad mēs jautājam ārstam, kāpēc man viņas kož? Vai viņas ārstē šādā veidā, vai tomēr viņas nav piemērotas man un tāpēc ir jāmaina. Tā ir komunikācija atkal ar ārstu, tās ir tiesības uzdot jautājumu un saņemt arī sev saprotamā valodā skaidrojumus. Vēl viena lieta, kas ir no tiesību viedokļa pacientam ir pienākums rūpēties par savu veselību. Kā jau šeit minēja, tad tiklīdz sākās kaut kāda veida problēmas un sajūta diskomfortu, ir nekavējoties jāsazinās ar savu ārstējošo ārstu un jārisina šī problēma. Mazliet pakustēsimies, aicināsim iejusties pacientu lomās. Mums ir vajadzīgi 2 drusmīgi brīvprātīgie. Viens būs pacients, un otrs būs ārsts. Pacients lūdzu, jā, manā pusītē. Ar spēcefektiem.
Ārsta pienākums šobrīd ir nolasīt pacientam diagnozi. Lūdzu, lasiet tieši tā, kā ir rakstīts, un skaļi. Cienījamais Bērziņa kungs, ņemot vērā jūsu vecumu un veselības stāvokli, mēs veicām noteiktās veselības pārbaudes. Diemžēl jūsu diagnoze ir vērts slims. Lasam. Jautājums pacientam. Vai jūs visu diagnozi, ko jums ārsts teica, sapratāt? Kā lūdzu? Jā, ļoti precīzi apmēram tas ir atspoguļojums. Tātad, vai bija, ko tu uztvēri, ko tu neuztvēri? Nu, diagnozi bija salīdzinoši grūti dzirdēt, jo tāds nejūtot galvā. Vai tev ir dzīvē bijis tāda situācija, varbūt, kad šis zvaniņš ir tāds simbolisks galvā? Dažkārt. Pie ārsta? Tu biežāk. Jā, tad lūksim Martai pastāstīt, kas šeit notika, kāda situācija mēs mēģinājām mums attainot no dzīves. Jā, no dzīves tā ir diezgan, manuprāt, daudziem pazīstama situācija, kad arī retās slimības uzzināšana nereti ir kā šoks. Mēs pārstājam dzirdēt, ko mums saka, mēs redzam, ka ar mums runā, bet mēs vairs neuztveram. Un arī runājot pacientu tiesību kontekstā, pie ārsta ejot, jums ir tiesības ņemt kādu līdzi. It sevišķi, ja jūs zinat, ka var būt kaut kāda informācija, kur jūs nedzirdēsiet un nespēsiet uztvert. Ja? Līdz ar to arī, ja kāds saka, ka nedrīkst nāk kabinetā neviens cits, bet ja ārstam nav pamata, piemēram, ķirurģiska operācija, protams, jums nenāks neviens līdzi, ne? Bet ja tā ir parasta vizīte ar ārstu, jums ir tiesības ņemt kādu līdzi, lai jūsu vietā kāds arī uzklausītu un dzirdētu arī to, ko jums saka. Mācību materiālā mēs arī iekļāvām sarakstu ar jautājumiem, kurus nevajadzētu aizmirst uzdot ārstam. Tā, tagad mums ir vajadzīgs viens drosmīgais, kurš vislabāk prot šeit lasīt, skaļi, skaidri. Lasu, ja? Jā. Tu por maka pakapa ripi bapa. Nepekapa vērpējopoties upus kapa upus sāpakt. Teperapa pipiju sapazipināpā tiepies apar āpārstupu vopolf gapam gupu šupul cupu nopo beberlipi nepes klīpī nipi kapas. Vai ir skaidra visa diagnoze un ārsta norādījumi, kas ir jādara tālāk, kur doties, pie kā vērsties, secība? Gandrīz, jo es bērnībā tā runāju. Man šķiet, ka Cēnas mamma arī atpazina, kas tā bija pa valodu. Pupiņu. Jā, tad īstenībā tas stāsts bija par to, ka diagnoze ir miestēni iegrāvis, un turpmākā rīcība ir nekavējoties uzsākt terapiju un sazināties ar ārstu Wolfgangu Šulcu no Berlīnas klīnikas. Un nereti, jā, tātad, paldies, Zene, un nereti tātad tas, ko mēs lasām, ir mums nesaprotams. Un mums ir tiesības lūgt skaidrojumu. Ja? Arī iz dzīves, tātad arī diagnožu nosaukumi mēdz būt ļoti, ļoti sarežģīti. Paldies lasīt pratējiem, tiešām ļoti labi, ļoti skaidri saprotami. Mēs esam saskārušies dzīvē, mēs lasām ārsta rakstītos dokumentus, un tur patiesībā neko nevar saprast. Un tad jautāt ārstam, vai jūs lūdzu varētu man izlasīt. Un izrādās ārsts pēc kaut kāda laika pats vairs nevar izlasīt, ko viņš ir rakstījis. Ja? Tad šajā gadījumā uzreiz, ja nav skaidrs, prasam, lūdzu man izstāstiet, kas šeit ir rakstīts, izskaidrojiet, ko man tagad ar to profesoru darīt, ņemam uz lapiņas un paši pierakstam, ja tas nepieciešams.
Jā, un varbūt, ja tajā brīdī tas zvaniņš tik ļoti zvana ausīs, ka tad nav skaidrs, ko jautāt. Ja parasti skolā ir tā, ja nav jautājumu, tad varbūt nekas nav skaidrs. Tad pajautājumi, kurā brīdī, kad radīsies jautājumi, kurus var zvanīt vai rakstīt e-pastu, vai kā man vērsties tad, kad man šie jautājumi radīsies, jo visticamāk viņi radīsies. Tā, tad būs vēl viens gadījums nolasīšu, un tad aicinu komentēt un izteikt jūsu domas par to, kas un kā un kāpēc. Pacients ilgstoši lieto konkrētas zāles, oriģinālo medikamentu, kuru iegādi kompensē valsts. Kādā reizē farmaceiti izsniedz zāles ar tādu pašu aktīvo vielu, paskaidrojot, ka šobrīd valsts apmaksā šīs zāles. Pacientam uzsākot to lietošanu parādās blaknes un atjaunojas simptomi, kas liecina, ka zāles neiedarbojas, tāpat kā oriģinālais preparāts. Kādi ir jūsu komentāri un viedokļi, kas nav kārtībā un ko darīt? Es kā strādāju aptiekā, mēs ar to saskaramies ikdienā. Tur jāiet tieši pie ārsta un jāizvērtē, jo varbūt tās palīgvielas, kuras ir tajā ģeneriskā preparāta, viņi var būt kaut kāda alerģija vai nepanesamība. Un tur jāmēģina vai nu mainīt preparātu, vai nu jālūdz ārstam izrakstīt nevis aktīvo vielu uz receptes, bet konkrēta medikamenta to lieltirgotavas nosaukumu. Un šis jau būs pats visām nopietnas jautājums, kuram es nezinu atbildi un ļoti gribētu uzzināt. Tātad pirms gada man sakarā ar diabētu izrakstīja Ozempika šrifts. Pagāja mēnesis vai divi, kamēr es pamazām palielinot devu vispār pie šīm šriftītēm pieradu, kurus ir jāšpricē reizi nedēļā. Un tad šo pavasari viņas vairs nav nopērkamas. Sazinoties ar savu endokrinologu, viņš man ieteica lietot Ozempiku tabletēs, kuru es lietoju, bet vēlamo efektu nedod, cukurs ir gaisā, zāles nevar nopirkt. Uz šo droši vien atbildes nebūs arī punktus par Ozempiku. Mēs zinām, ka tas ir dēļ trenda, un šīs zāles tātad tika izrakstīts arī tiem, kuriem nebija cukurdiabetes. Tā kā mēs saprotam jūsu sāp, bet, ja medikamenti nav pieejami, tad ārsts meklē šo līdzvērtīgu terapiju, kas nodrošinātu šo efektu. Bet noteikti ir iespējas arī mainīt medikamentus un dabūt to konkrēto, ko vajag. Tas laikam, ko es varētu teikt, ka tāpēc ir šīs alianses un biedrības, kuras ļoti intensīvi strādā pie tā, lai pacientiem varētu nodrošināt individualizēto šo ārstniecību. Un lai tie noteikumi, kas mums valstī ir spēkā, lai viņi tiešām to arī garantētu. Protams, otra problēma ir tad, ja šo medikamentu vairs neražo, vai viņš vairs nav pieejams tirgū. Tanī brīdī ārstam ir jāmeklē šie risinājumi kaut kādā veidā, lai pēc iespējas palīdzētu pacientiem. Jo vairākus gadus atpakaļ, piemēram, izskatot vienu lietu Satversmes tiesā, tieši par noteikumu maiņu saistībā ar šim aktīvo vielu norādīšanu, tad vairākas ārstu profesionālās organizācijas tā arī deva atziņu, sakot, ka pat ja zālēm ir viena aktīvā viela un viņām ir viens nosaukums, var būt tāda iespējamība, ka diviem dažādiem ražotājiem šis mikrosastāvs nedaudz mainās un viņš uz katru cilvēku šo organismu var atstāt savu iespēju. Un tāpēc nebūtu it kā pieļaujams, kad šī aktīvā viela tiek norādīta tikai. Diemžēl likumdevējs lēma savādāk un mēs esam tur, kur mēs esam. Bet ir šis risinājums, jo ministrs kabinetes noteikumi nosaka, ja konkrētam pacientam medikaments īsti nav piemērots, tad ārsts nopamatojot, tā kā jau te teica, ja, ir tiesības norādīt konkrētas zāles. Un šeit ir atkal tā sadarbība ar jūsu ārstu, jo jums kā pacientam ir pienākums rūpēties par savu veselību. Ja jūs to nedarīsiet, un pēkšņi izdomāsiet, pieņemsim iet uz ārstniecības riska fondu, saņemt atlīdzību kaut kā par veselības aprūpes laikā nodarīto kaitējumu, tad šo momentu arī varētu vērtēt, ka jūs nebijāt līdzestīgs. Bet ja jūs esat līdzestīgs, ja ārsts sadarbojās un mēģina rast šos risinājumus, tad, protams, viņš ļoti detalizēti dokumentos uzrakstīs, kāpēc aktīvā viela no viena ražotāja
nav piemērota, kāpēc viņi ir jāņem no konkrētā ražotāja un nebūs nekādu šķēršļu saņemt šo konkrēto medikamentu. Jā, jo šodienas mērķis ir vairāk dot to ieskatu to, ka nav medaļai tikai tā viena puse, ir dažādas, ir ārsta viedoklis, ir valsts viedoklis, ir šī konkrētā cilvēka viedoklis. Un, kā jau es teicu, apmēram 70% problēmas mēs varam atrisināt komunicējot un runājot. Ja nu mēs tomēr esam nonākuši līdz tam, kad ir konflikta situācija, tad tas algoritms tāds nosacīti varētu būt ļoti vienkārši. Pirmais, mēs risinām jautājumu ar ārstējošu ārstu, nevaram atrisināt tēmu pie ārstniecības iestādes vadītāja. Ja mēs tad nevaram, tad mēs varētu iet, piemēram, uz veselības inspekciju un lūgt viņu tā kā palīdzību problēmas risināšanai. Attiecīgi, ja jau tur sāksies kaut kādi strīdi, tad var konsultēties varbūt arī ar juristiem vai meklēt palīdzību organizācijās nevalstiskās, kas jau saskarās ar līdzīgām problēmām un skatīties, kādu tur to nākamo soli spērt. Jo bieži vien cilvēki domā, jāiet uzreiz tiesāties. Nu, nevienmēr ir jāiet tiesāties, un arī šie tiesvedības procesi var būt dažādi. Ja, tad faktiski ir ārsts, ārstniecības iestāde, veselības inspekcija, un tad mēs skatāmies, varbūt mēs nonāksim līdz veselības ministrijai. Varbūt mums būs jālūdz palīdzību iesaistīties tiesību sargam, ja mēs saskatīsim cilvēku tiesību pārkāpumu. Varbūt arī tiks uzsākt šie te administratīvie procesi vai arī pat krimināli procesi atsevišķos gadījumos, kad kaitējums ir nodarīts būtisks vai arī ir dzīvību zaudēta. Tā, bet tas tāds ieskatam, jā. Jā, un tad noslēgumā gribam jūs kopumā apkopojot visu aicināt būt drosmīgiem pacientiem, bet ņemot vērā, ka mēs visi esam šeit un svinam 12 gadu jubileju biedrībai. Es domāju, ka jūs visi esat, un manuprāt, šis ir viens no tiem piemēriem, kā vajadzētu iet pacientu ceļā, īpaši gadījumos, ja tā ir reta slimība vai kroniska. Tad meklēt šos līdzcilvēkus, nepalikt vienam, neklusēt. Tas ir gan atbalsts, gan arī tad viens ir varbūt neskriet uzreiz tiesāties, bet otrs ir arī nevis sēdēt maliņā un klusēt, bet tomēr runāt. Iespējams, ka to var atrisināt komunikāciju ceļā. Varbūt ir kāds padoms no līdzcilvēkiem, varbūt kāds ir gājis tam jau cauri, vai arī no savas personīgās pieredzes var teikt, ka sanākot vairākiem cilvēkiem kopā un saprotot, ka tā problēma ir iespējams to risināt bez tiesas, vienkārši rakstot, teiksim, vēstules institūcijām, jo galu galā neviens nezinās par jūsu veselību vai tām problēmām, ar ko jūs saskaraties, ja mēs par to nerunāsim. Tā kā novēlam veiksmi. Paldies!